Tu mani sapņoji. Es kādreiz biju arī no tiem jātniekiem, hobiju jātniekiem, kuram pats galvenais bija izjāt. Atbrauc, uzkāp zirgam mugurā. Vienam, otram, trešam izjāja, noliec boksā un aizēja. Tā tuvība ar to zirgu un sapratni vienam otram veidojās tajā brīdī, kad jūs maksimāli esat kopā dažādās situācijās. Tas ir ne tikai tāds parasts treniņš, parastais paldies, bet rotaļas, pastaigas pa mežu un pastaigas uz pilsētu. Tas ir dažādas situācijas, dažādas vides. Un zirgs mācās pieņemt šīs vides. Apgūst situāciju, ka putnīši var izlidot no krūmiem, zaķītis var pārcelpot, stīrnas var mežā būt un aļņi, suņi var riet sētās. Un viņi pie tām situācijām pierod. Zirgam ir dabiski baidīties. Dzīvnieks upuris, viņš vispirms baidās, viņš nobīstās, vispirms bēga vai spēr. Ja? Un tāpēc mums viņi ir jāmēģina, jāmāca un jāpieradina pie dažādām situācijām, kurās viņi var nonākt. Tāpēc mēs mainām situācijas, tāpēc mēs ļoti daudz strādājam pie rokas, ļoti daudz staigājam visādās dažādās vietās, ja, kā es teicu, arī uz pilsētu. Jo tādā veidā viņi apgūst, ka dažādas situācijas var būt. Tādā veidā arī tas zirgs ir daudz drošāks cilvēkam.